Šoziem sniega šķiet par daudz pat Vidzemes augstienes apkārtnē. Kamēr aktīvās atpūtas cienītāji par sniegu jūsmo, ceļu uzturētājiem rūpju nemazums. Lai mazinātu sniega daudzumu ielu malās un tādējādi uzlabotu arī satiksmes drošību, Madonā uzsākta sniega izvešana. Ir problemātiski jau samainīties maršrutu autobusam ar vieglajām automašīnām, pat nerunājot, ja nāk pretīm kaut kāda smagā transporta vienība. Un ziema mūs šogad neutina, un arī turpmākās dienas rāda, ka tas sniegs var turpināsies. Un ir problemātiski pašiem mums jau sācies iztīrīt ielas, jo tās kupenes ir tik augstas, ka tīrot ar mašīnām, tas sniegs viss atbirst atpakaļ uz ielas. Pašvaldības atbildīgie dienesti lēš, ka šoziem sniega ir vairāk nekā pērn. Pēc Ziemassvētku atkušņa ir sasniedzis vēl vismaz 30 centimetru, tāpēc savas tehnikas vairs nepietiek. Izvešanai pašvaldība ir nolīgusi smago tehniku no privātu uzņēmējiem. Turklāt izrādās, ka arī sniega izkraušanai sameklēt piemērotu vietu nav nemaz tik vienkārši. Meklējam, skatāmies šeit patās uz vietas, kaut kādu posmu gāzīsim un stumsim pļavā iekšā un atbrīvosim vēl vienu vietu, kur mums ir tā kā uztaisīts privāta māja apbūves gabals pašvaldības zemē. Vedīsim, tur gāzīsim. Bet, tā ir liela problēma, kurā vietā likt to sniegu, jo tā sniega ir tik daudz, ka tas nav viena, divas kravas. Lai darbus varētu veikt netraucēti, pilsētas centrā tos ieplānots veikt nakts stundās, bet sniega tīrīšanas laikā pašvaldība aicina iedzīvotājus šoferus ievērot, izliktās zīmes apstāties aizliegts. Skatoties turpmāk, kādas rāda laika prognozes, būs vēl mums sniega. Protams, priekš mūsu Madonas kā ziemas turismas un sporta, tas ir prieks un labi, ka mums tas sniegs ir, bet mums kā pilsētas apsaimniekotājiem, tas rada mazliet problēmas. Līdz nedēļas beigām plānots izvest sniegu no pilsētas centrālajām ielām un krustojumiem, bet sniega tīrīšana no brauktuvēm notiek pārsvarā nakts stundās.